Čau! Jā, parasti es eju no rīta vairāk laivā. Šodien es esmu nolēmis vakarā iziet laivā ar kādu īpašu viešņu. Un es ceru, ka mums sanāks izdosies visi savienoties, jo būs ļoti interesanta tēma. Lāsmu. Un mēs runāsim par rezultātu, kurš ir iegūts pateicoties organisma attīrīšanai. Jā, es akceptēju lāsmu tevi. Čau! Cik tev skaists fons, tas ir loks, tas ir īsts loks, vai ne? Jā. Jā, viņš tagad arī saulīt spīd. Jā, es tieši domāju, kā labāk apsēsties, lai tā saule nav pa daudz. Tā kā lietas nav forši, un ka saule pa daudz arī nav labi, kā īstam latvietim. Jā, es tev esmu uzaicinājusi uz šo sarunu. Paldies, ka tu pievienojies. Tas, manuprāt, ļoti, ļoti skaisti, ļoti maiga tāda būtne. Un tad, kad kāds no klientiem piekrīt iziet uz sarunu, tad es nevaru neizmantot šo izdevību. Tā kā liels tev paldies. Saki, lūdzu, vai sākumā vēlies iepazīstināt ar sevi, kas tu esi, ko tu dari? Es domāju, nē, ka mēs mierīgi varam sākt, un jā. Jā, tātad Lāsma ir atnākusi pie manis veikt organismu attīrīšanu, un rezultāts ir, es teikšu, godīgi tāds negaidīts, jo es īstenībā pat nezināju, ka Lāsmai ir šāda problēma. Lāsma, pastāst lūdzu, kas tad bija tas, kas tika atrisināts organismu attīrīšanas jau īstenībā pirmajā posmā. Pastāst lūdzu. Jā, sākšu ar to, varbūt tās, kā man tas viss sākās. Pagājušajā gadā, augustā, mēs ar ģimeni lidojām mājās un, no siltajām zemēm, un lidmašīnā man sapūta visu šito kreiso pusi. Un es atbraucu mājās, un es jūtu, ka man sākās iesnas, un man sāpēja galva. Un es domāju, parasts iesnas, un es aizgāju pie Lora. Un bija arī tā, ka man sāpēja piere, acis, man sāpēja zobi, man sāpēja zots. Es nevarēju pieskarties sejai, nevarēju uzlikt meikapu, un es nevarēju arī iedomāties, ka tas ir trīszaru nervu iekaisums. Lors man uzreiz pateica, ka tur vispār nav nekas saistīts ar iesnām, ka man ir jāiet pie neirologa. Un es aizgāju ar neirologu, un tad sākās tas riņķa dancis ar visām zālēm vispār, kas man bija jādara. Un, protams, es arī nevarēju iedomāties, ko nozīmē vispār trīszaru nervu iekaisums. Es nekad mūžā neiedomājos, ka es savos gados, kad man vēl nav 40 gadi, kaut ko tādu saskaršos. Un es arī biju pat pie zobārsta aizgājusi. Es domāju, varbūt zobos ir vaina, bet nē, zobos nebija vaina. Tātad, jā, man bija tas trīszaru nervu iekaisums. Un man ārsts, pirmais neirologs, pie kura es biju, viņš man izrakstīja finlepsīnu, tādas zāles, kuras es sāku dzert. Es viņas dzēru no septembra līdz tātad, manuprāt, martā es uzsāku organismu attīrīšanu. Pie tevis martā, jā. Lūk, un tad, kad es sāku dzert to finlepsīnu, protams, tā ir ķīmija, tās ir ķīmiskas zāles, un pirmā blakus parādība bija, man ļoti sāpēja krūtis, man viņas bija lielas, pieblīdušas, bumbuļi bija lieli, un es pat aizskrēju uz ultrasonogrāfiju krūšu. Tur arī radiologs redzēja, kad ir tāds tā kā šķidrums, un, kā viņš bija teicis, tūskainas tās krūtis ir, jā. Bet, es viņam minēju, kad es lietoju medikamentus, viņš teica, ka tā arī var būt. Un tad es visu laiku domāju, vārds, tā negribās visu laiku lietot kaut kādas tādas zāles. Man nepalika labāk. Man tiešām sāpēja, un ja es tik līdz tās zāles nedzēru, man, visu laiku sāpēja tā kreisā seipas puse. Un trakākais jau, ka tu nevari pieskarties pat ādai, tu pieskaries ādai, un tev sāp. Un tad es, protams, kad salasījos internetā, ko vispār nozīmē trīszaru nervu iekaisums, un aizgāju pie neiroķirurga. Un neiroķirurgs man pateica, ka risinājums var taisīt operāciju pa 7,000 eiro, bet tas nav vēl nekas tāds, jā. Trakākais ir tas, ka tev viņš man stāsta, ka tā tad tiks atvērts vaļā galvaskaus, tur izticēs šķidrums. Man bija jāuztais arī magnētiskā rezonanse, es uztaisīju magnētisko rezonansi, tur varēja redzēt, ka tiešām man tas nervs ir nospiests, saskarās viņš ar to asinsvadu, un tas neiroķirurgs saka, tā tad ir jāatbīda tas nervs no tā asinsvada.
Mhm. Un, nu, kad ir jāiet uz to operāciju. Un es domāju, nu, nē, nu, lai nu ko, bet nu, es negribu savu vērt vaļā galvaskausi, jā, nu, kaut ko tādu. Un tas bija tas mirklis, kad es sāku domāt, ka man īstenībā nav ko zaudēt, ka es varētu tiešām uzsākt organismu attīrīšanu. Kāpēc nē? Un tad Mhm. es, protams, biju dzirdējusi par tevīm, es biju dzirdējusi arī paziņu stāstus, un es domāju, nē, nu, es labāk pamēģināšu, un ja galīgi nekas, tad jā, tad varu dzert visu mūžu tās zāles. Nu tā, un tad lūk, es arī sāku. Es martā sāku organismu attīrīšanu, un jāsaka, lai cik dīvaini tas būtu, es biju aizmirsusi, ka man sāpēja tā kreisā sejas puse. Jā. Un pagāja 2 nedēļas, un es tā bāc, bet es mierīgi varu uzlikt tagad kosmētiku. Man vairs nesāp. Un es neko nevienam neteicu. Es domāju, nē, es labāk neko nesaku, jo es esmu ļoti skeptiska un kritiska vispār uz kaut kādām organismu attīrīšanām. Nu, biju skeptiska. Jā. Un es tiešām neko neteicu, un tad jau mēnesis jau pagāja. Es arī vēl neko neteicu, un tad kaut kādas tās pāris dienas, domāju, nē, nu man ir jāpasaka, ka man bija tas 3 nervu iekaisums, ka viss, ka vairāk man viņš nav. Jā. Nu jā, un tad es vairāk nedzeru zāles, es vairs nedzeru ķīmiskas zāles, bet tiešām ar dabīgu preparātu palīdzību turpinu vēl joprojām pilno organismu attīrīšanu. Wow, tas ir vienkārši superīgs rezultāts. Un jau pirmajās 2 nedēļās tu teici, ja? Jā, jā. Wow. Cik maz organismam vajag tādu palīdzību iedot, un viņš pats visu sakārto īstenībā, bez nekādas Jā. iejaukšanās. Turklāt ietaupīja 7000 eiro. Jā, un man vismaz nevēra vaļā galvas kausi, jā. Tas ir, jā, vispār es iedomājos, gan jau tad matus vēl skūtu, un kas tik tur nebūtu ārprāts. Nē, nu viņš stāstīja, jā, ka, ja to operāciju tājas, tad, kad tas šķidrums iztek, tad pēc tam 2 vai 3 dienas ļoti reibs galva, jo tam šķidrumam ir atkal jāskrājās, un tad cits nevar no gultas izkāpt, bet, nu jā, nu, diezgan ļoti nopietni, protams. Jā, nu, protams, ja mēs taisam vaļā galvaskausu, tā ir nopietna Jā. procedūra. Bet interesanti, jā, ka tev pārgāja sāpes, un tu pat uzreiz to nepiefiksēji. Man ir vairāk klienti, kuriem gadiem sāp galva, nu tā kā bieži, gandrīz katru dienu. Un tad, kad ejot organismu attīrīšanu, dzerot ūdeni, tā kā rūpējoties par sevi no iekšpuses, galva pārstāja sāpēt, un klients man saka, man nav rezultātu. Un tad es eju cauri, man ir pierakstīts, kad bieži sāp galva. Es saku, nu kā tām galvas sāpēm? Jā, īstenībā nav vairs sāpējusi. Tā kā tas ir par to, ka mums īstenībā visu cītīgi jāpieraksta, ja mēs uzsākam tā kā strādāt ar sevi, jāfotografē, visu jāpieraksta, jo mēs varam daudz ko palaist garām. Un tu, kad gāji antiparazitāro programmu, tev arī bija kādi uzlabojumi, kādi citi uzlabojumi? Tas, ko es vēl, jā, tas, ko es pamanīju, nu, būtībā ir tā, man organismā vispār nestrādā tā detoksifikācija un metilēšanās, nu, detoksifikācijas un metilēšanās procesi, jo es novembrī uztaisīju DNA health analīzes, ko man jau kādu laiku atpakaļ ieteica preventīvais ārsts. Nu, lūk, man nestrādā tas MTH un kā viņš saucas GSTM1. Un tas nozīmē to, ka, piemēram, es visu mūžu biju lietojusi tos ķīmiskos, nu, padušas mērus. Un es, tad, kad viņu, nu, piemēram, sasmērēju padušas, es nedēļu nesvīdu. Un, nu, protams, tad arī nebija, ja nesvīst, tad arī, nu, nav tā, nu, smaka, jā, nu, sviedru aromāts nav. Nu, lūk, bet, ja mēs nesvīstam, tad tas jau ir ļoti slikti, jo tas nozīmē, ka, nu, mums neizdalās, nu, vielmaiņas produkti, jā, jo caur ādu mums izdalās vielmaiņas produkti, un tād, nu, caur sviedriem arī iznāk visu urīnu vielu. Nu, lūk, un es pamanīju to, ka tātad ejot to antiparazitāro programmu, kad man, nu, es svīstu, bet vispār nav tas aromāts sviedru. Un, protams, kad es arī, nu, jau kādu gadu iepriekš vispār matus vairs nekrāsoju, es nesmērēju tās padusis vairāk, es vispār skatos, ko es uz ādas lieku, es nelieku, es tikai izmanto aplikāciju Inci-Beauty un tikai visu dabīgu pērku. Nu, lūk, un sāku jālietot to nākamo, ejot antiparazitāro programmu, es sajūtu to, ka, nu,
man ir tikai mitrums padusēs, bet viņas vispār, nav, nesmird, neož, ja. Un tas man arī ir tāds, patiesas prieks, jo es tāpatās biju nopirkusi tos padušu rullīšus, kas ir, smaržīgi, bet viņi ir, no aihērba, bet viņi tāpatās bija, kā lai saka, tāpat tas neko nedeva. Tad es labāk tagad es albatīt viņas izslauku, un Jā, man vispār nekas nav jāsmērē vairāk iekšā. Kad es par super. to arī, jā, tas man Tāpat tiešām, limfātiskā sistēma ir attīrījusies. jā, jā. Un pašlaik tu ej 3. posmu, dziļo zarntraku tīrīšanu. Kā tu jūties? Es jūtos labi, ja godīgi, es vispār nekādas tādas blakus parādības nevienā mirklī, neizjūtu. Es atceros, ka tu man tā kā brīdināji, kad varētu, būt vai galva sāpēt, vai varētu tur citam atkal būt nogurums, ja. Man tāds ne pirmajā, ne otrajā posmā nebija. Vat vakar un aizvakar man likās, ka man visu laiku gribās gulēt pēcpusdienā, bet šodien atkal nekas tāds nav, tā kā nezinu, vai tas ir ar to saistīts vai nē, bet man pagaidām tiešām viss ļoti viegli un forši. Jā, tas ir ļoti interesanti, jo citiem tiešām ir smagi. Man šodien arī viena meitene sazinājās, viņa iet 2. dienu tikai sāk attīrīšanās. Viņa saka, viņai ir galva smaga, gulēt gribās, nav enerģija. Bet tavā gadījumā tev vispār nebija nekāda tāda īpaša grūtība. Viss bija tik vienkārši. Un tas jau ir tā, ka vienam tas ir viegli, vienam tas ir grūti. Vienam ir ātri rezultāti, kādam liekas, ka nav tik ātri, vajag ilgāku laiku. Un katram tas organisms izdomā, ko viņš tagad kārtos. Vienam tur tas atrisinās, citam kaut kas cits. Citreiz sievietes ļoti koncentrējās uz svaru un gaida, ka tas svars ies prom, viņš neiet. Un tad atnāk kāds cits, kurš saka, man svars nav svarīgi, un tam nenormāli atkal svars nokrītās. Tā kā ļoti interesanti, kā tas organisms tur darbojās, pats izlem. Jā, paldies tev, ka padalījies. Vai ir vēl kaut kas, ko tu vēlies piebilst? Nē, it kā nē, vienīgais tas var būt tās, kad es tiešām esmu ļoti kritiska pret sevi un ļoti skeptiska bijusi šo. Bet es esmu tiešām arī priecīga par to, ka es pamēģināju. Jā, man Paldies. liels prieks, ka vēl viena skeptiķi esmu pārliecinājusi, ka viss strādā. Galvenais, galvenais palīdzēt savam ķermenim. Jā, paldies tev, ka tu man uzticējies. Un, ja kāds vēlas uzzināt, ko tad lāsma darīja, droši varat rakstīt lāsmai, viņi jums pastāstīs, padalīsies un iedos informāciju, varbūt kādam tiešām tas būs noderīgi. Tā kā paldies vēlreiz un jauku visiem Paldies. vakaru. Tā. Tā.